Un šodien pie mums ir patiešām sapulcējušies nozares smagsvari, un viens no tiem ir arī Zemnieku saeimas valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš. Sagaidām ar aplausiem. Paldies! Labdien, cienījamie konferences dalībnieki! Paldies organizatoriem par šo pasākumu organizēšanu. Paldies lektoriem, kas šodien piedalās šajā sanāksmē. Es ceru, ka organizatori šo Kailsalu nebija pasūtījuši, lai pēc iespējas lielāku sapulcētu lauksaimnieku sabiedrību šajā konferencē. Es atļaušos šajā gadā atkārtoties lauksaimnieku sabiedrības priekšā. Pagājušais gads bija pielāgošanās gads. Mēs pielāgojāmies gan jaunajām politikām, un mēs pielāgojāmies klimata izaicinājumiem. Ja pirmajā gadījumā mūsu spēkos un mūsu rokās ir un būs izlemt, vai mēs ar šādu politiku samierinamies un mēs to varam mainīt, attiecībā uz klimatu, es domāju, ka nē. Mums ir jāpielāgojas klimata pārmaiņām. Konferences virsrakstā ir klimata pārvaldība. Es domāju, ka šodien mēs nevienosimies, kā mēs šajā gadā pārvaldīsim klimatiskos apstākļus. Es domāju, ka mēs šodien nevienosimies par klimatiskiem apstākļiem šajā sezonā. Es domāju, ka neviens jums no lektoriem neapsolīs ideālus laika apstākļus, bet šis ir tas brīdis, kad mēs varam ik viens izlemt, vai mēs esam azartiski spēlētāji un vai mēs esam gatavi riskēt ar savu ražu, ar savu saimniecību un ignorēt šos 5 elementus, kas līdz šodienai jau ir bijuši, tātad pavasara salna, sausums, augustā Lietavas, Krusa un janvārī Kailsals. Es domāju, 5 elementi ir pietiekoši, lai mēs pieņemtu pareizos lēmumus. Novēlu mums visiem produktīvu dienu. Paldies! Paldies Lazdiņa kungam!